Izkniebjam punktu metinājuma vietas šai te metināmajai detaļai. Sastiprinam visu iekšā un metinām iekšā ar pilnu šuvi vietā, kurā mēs to izgriezām ārā ar leņķa slīpmašīnu. Un tad arī šīs te punkta metinājuma vietas, protams, sametinam. Sākam ar vidusdaļu, ejot uz ārpusi. Nometinam no vidus līdz lejai vai arī līdz auto kreisajai pusei. Atkarīgs no tā, kā auto pagriezts, un tad no vidus uz augšu. Tad ar āmurīt nedaudz pielīdzinām visus dzīves negludumus. Ar slīpējamo disku noslīpējam visu metālu, tā kā metinājumu augstākās zonas. Šādi izskatās iekšējā šuve pēc metināšanas un pirms slīpēšanas darbiem. Šo te šuvīti arī nedaudz pieslīpējam, lai ir nedaudz līdzīgāks skats, tāds kāds ir oriģinālai virsbūvei. Ar mērāmo lentu pārliecinamies vēlreiz, vai neesam pazaudējuši oriģinālos izmērus. Viss ir diezgan skaisti, dažus milimetriņus pieslīpējam vēl ar slīpējamo disku. Šādi izskatās jau gatavs rezultāts pirms gruntēšanas.